Sveiki! Mani sauc Jolanta, un šodien es jums pastāstīšu par Epson Stylus Photo R2000 printeri. Kā jau redzat, tad printeris savos izmēros nav no tiem mazākajiem, jo ir paredzēts līdz pat A3+ formāta drukas darbiem. Kā jau pēc nosaukuma noprotams, šis Epson produkts paredzēts fotodrukāšanai, taču, protams, vajadzības gadījumā iespējams printēt dokumentus. Epson šo ierīci pozicionē kā paredzētu profesionāļiem un pusprofesionāļiem, taču, protams, to var lietot arī amatieri. Tāpat arī iespējams apdrukāt diskus, kā arī izmantot ruļļu papīru. Šim darbam Epson Stylus Photo R2000 komplektācijai iekļaut īpaši adapteri. Jāņem gan vērā, ka printējot no ruļļa, papīru nāksies griezt pašam. Kādēļ printēt no ruļļa? Tas dod iespēju izprintēt kādu lielāku plakātu vai, piemēram, panorāmas attēlu. Kā zināms, tad attēlu drukāšana prasa diezgan ievērojumu apjomu tintas. Tāpēc šis printeris aprīkots ar 8 atsevišķiem krāsu kārtridžiem. Katra ietilpība ir 17 ml. Šāda komplektācija nodrošina mazākas izmaksas. Ekonomija līdz pat 50%. Jāmaina tikai tā krāsa, kura ir izlietota. Pēc ISO standartiem ar krāsu kārtridžiem iespējams 1375 A4 dokumentu izdrukas, savukārt ar melno 780. Salīdzinājumam parastie kārtridži ar mazāku ietilpību attiecīgi nodrošina aptuveni 500 krāsainās un 400 melnās izdrukas. Viena Epson Stylus Photo R2000 īpaši ietilpīgā kārtridža cena ir aptuveni 11 lati. Printeris ir aprīkots ar leģendāro Epson mikropiezo tehnoloģiju, kas palīdz nodrošināt lieliskus rezultātus. Tintas piliena izmērs mainās automātiski, kas nodrošina precīzu detaļu attainojumu, kā arī krāsu jaukšanas mehānisms parūpēsies par perfektu atbilstošu krāsu. Tāpat arī mikropiezo printēšanas galvas ir noturīgākas par citām, kā arī saderīgas ar lielāku tintas klāstu. Nosaukums profesionāls printeris noteikti liek aizdomāties, ka parastam amatierim vai vienkārši cilvēkam, kurš vēlas izprintēt savus attēlus, šī sistēma varētu būt pārāk sarežģīta kā uzstādīšanā, tā arī ikdienas lietošanā, taču tā nebūtu nav. Izpakojot printeri, atliek to pieslēgt barošanai, kā arī savam mājas tīklam, rūterim, ar kabeli vai pašam datoram. Komplektācijai iekļauti 2 driver diski, viens paredzēts Windows operētāju sistēmām, otrs Mac, kurš darbojas arī ar jaunāko Apple operētāju sistēmas relīzi Lion. Pēc driveru uzstādīšanas varam sākt izmantot savu Epson Stylus Photo R2000 printeri, ja tas pievienots pa taisno datoram ar kabeli. Taču, ja vēlamies to pieslēgt tīklam, tad nepieciešama šajā pašā diskā iekļautā Epson Net programmatūra, kas ātri un ērti ļaus mums iestatīt tīklu kā ar kabeli, tā bez. Jāņem vērā, ka Wi-Fi atbalsts ir lieliska priekšrocība, kas ļaus mums novietot printeri, kur vien vēlamies, un nepieciešams tikai viens – barošanas kabelis. Starp citu, iPhone un iPad lietotāji, pateicoties Epson izstrādātajai iPrint aplikācijai, var izdrukāt kā attēlus, tā arī dokumentus un pat tīmekļa lapu ekrāna šāvīs. Tāpat arī PicBridge atbalsts ļauj veikt attēlu izdruku pa taisno no digitālās fotokameras, kam paredzēta ierīces priekšpusē novietotā USB ligzda. Ar Canon EOS 60D fotokameru uzņemts 18 megapikseli JPG attēls, izmantojot PicBridge, tika izprintēts nieka 48 sekundēs. Jāņem vērā, ka izmantojot Wi-Fi, attēlu printēšana aizņems ilgāku laika posmu. Labam fotoprinterim svarīgi ir ne tikai tehniskie parametri, bet arī pati izdruku kvalitāte. Arī šeit Epson Stylus Photo R2000 ir augstākajā līmenī. Krāsas lieliski atbilst dabiskajām un ir dzīves. Šis ir viens no retajiem savas cenu klases fotoprinteriem, kurš nodrošina dabisku ādas krāsas attēlojumu, kas izdodas pateicoties atsevišķi nodalītajām sarkanajai un oranžajai krāsām. Maksimālā izdruka izšķirtspēja ir 5760 x 1440 dpi. Tāpat arī patīkami pārsteidz lieliskā krāsu pārēja un precīzais sīko detaļu attēlojums, kas iespējams pateicoties iepriekš minētajām tehnoloģijām. Par savu cenu aptuveni 270 latiem Epson Stylus R2000 varētu būt lieliski izvēle kā profesionālim, kā arī vienkāršam amatierim, kurš dod priekšroku attēlu printēšanai mājas apstākļos. Lai arī šāda summa šķiet visai augsta, tomēr mūsuprāt cena ir pilnībā atbilstoša šim produktam. Lielāku kārtridžu atbalsts samazina izmaksas. Tāpat tiek nodrošinātas dabiskas un košas krāsas. Un vēlreiz vēlamies uzteikt dabisko ādas toņu attēlojumu. Nobeigumā vēlamies pieminēt, ka drīzumā gaidāmas arī kādas lētākas, mājas lietotājiem paredzētas Epson ierīces apskats.